Nu, tad nākamais sižetiņš mums ir jau ar viesiem, un šodien man tā doma bija uzaicināt viesos politiski, nepolitiskos aktīvistus, kuri seko līdzi pašvaldību vēlēšanas procesiem, kuriem arī interesē pilsētas nākotnē, un neviens no mums arī nepiedalās vēlēšanās, bet sekojam līdzi un izsakām savu viedokli. Un, lai katrs pats iepazīstina ar sevi. Pirmais, Gatis Auziņš. Labdien! Jā, mani sauc Gatis, esmu tāds vietējais aktīvists. Jelgavas politika man interesē jau kādu laiku, varētu būt gadus 10. Sekoju līdzi, kas notiek, mēģinu kaut ko arī analizēt un publicēt. Kā sanāk, piesakojoties lapai Jelgava rīt, tad jau jūs redzēsiet. Man pašam liekas, ka pagaidām ir ok, bet bišķīt vairāk vajadzētu varbūt arī informāciju dabūt ārā no tās domas, jums tur ir atklātības trūkums, bet es domāju, tas ar laiku. Tas ar laiku. Jā. Krišjānis Dzalbens. Sveiki, jā. Pareizi, jā. Esmu dzimis audzis jelgavnieks, tālāk izglītojies politikas zinātnē, pēc tam sabiedrības vadība Latvijas universitātē. Daļu no savu profesionālām gaitām sāku valsts pārvaldē, kādu laiku Jelgavas domē, sabiedriskās attiecībās, pēc tam valsts kancelējā, nedaudz arī vides reģionālās attīstības ministrijā, un tad pārgāju uz privāto sektoru, strādāju ar ilgtspējas jautājumiem, kā ilgtspējas vadītājs. Bet visu šo laiku esmu principā vairāk vērotājs bijis, ne tik daudz darītājs vai runātājs. Bet tā kā priecājos, kad uzaicināju šodien parunāt, ir tāds laiks tieši pirms vēlēšanām, kad ir iespēja varbūt uzspēlēt spēli prognozē, kā veiksies, kas, man liekas, vienmēr ir jautri. Totalizators. Jā. Un paskatīties, kāds skatījums. Bet cik man ir bijis brīvā laika, tik esmu piedalījies sabiedriski biedrībā Jelgavas attīstībai. Okay. Kā biedrs ierindas. Tā vairāk man nav sanācis. Tā attīstība bija tie, kas par depo sāka. Okay. Jā. Tas bija labs pasākums. Skaidrs. Man tur netik daudz puikas tagad ir tā, ka šīs vēlēšanas, visā presē, nekāda jaunuma nav. Es arī skatījos, domāju, kaut kas jauns, pilsētas svētki pavadīti. Vēlēšanas. 12 saraksti. Cik bija pagājušajā reizē? Man liekas, ka mazāk 10, ja nemaldos. Jā, mazāk, man liekas, bija. Bet tā cilvēka aktivitāte uz vēlēšanām ir visnotaļ bēdīga. Bet varbūt jo vairāk saraksti, jo tai aktivitātei jābūt lielākai. Tā varētu domāt, jo vairāk kandidātu, kas vismaz savus radiniekus paaudzina, draugus un kaimiņus, spēj pierunāt, atnāk, tad varētu cerēt, ka varētu būt nedaudz situācija ir unikāla, un arī, es domāju, ir iespēja, tagad visiem ir unikāla. Ja? Ir no kā izvēlēties, nav vairāk tur viens saraksts vai 2 vai 3, ja? Ar vieniem tiem pašiem, ja? Ir arī daudz jauniešu, kas grib iet iekšā politikā, uzņēmēju arī, kas nekad nav bijuši politikā. Un tas ir tādi labi signāli, ja, no sabiedrības, ka mēs gribam iet, un mēs gribam kaut ko darīt, ja, un piedalīties pilsētas veidošanas un attīstības procesos. Ja. Tā kā tas varbūt nemaz nav tik slikti, ja, kā bieži vien tiek teikts, tur vairāk sarakst, tur vairāk tās balsis izšķīst, bet varbūt tas ir labi. Nē, es domāju, tas ir labi, jā, bet zin, kas man tā, vērojot šo priekšvēlēšanas to kampaņu, man tīri subjektīvi ir tāds viedoklis, ka viss notiek baigi pavēlu, baigi sasteigti, un ļoti daudz partijas vispār pēdējā brīdī tikai uzzināja, ka piedalās, kad tiek iesniegti saraksti, kas tur palasu tos kandidātus deputātu. Tāda sajūta, ka tur ir savākti drosmīgākie, kurus varēja pierunāt. Nav tāda ilgtermiņa darbība uz kaut kādu mērķi, kad mēs tagad iesim uz vēlēšanām, tur vācam komandu, mēs analizējam pilsētas darbību, kaut kāds priekšlikums. Man tas viss tā,
lielākai daļai liekas no tiem sarakstiem, ka tas baigs sasteigts. Nu, labi, nerunāsim par tiem, kas jau ir domē, bet tie, kas tādi jaunus, kas ir, piemēram, tāpat partija viena, kurai 4 kandidāti. Kāda jēga vispār, es tā, tev kā politiķim, kur ir tas? Nē, es politiķis, bet politiķis, vērotājs, tur jau tie vismaz 2 no tiem spēlētiem tie jau ir ilggadēji startētāji un neticēji domēm, ļoti tālu no tā. Tā kā, es nezinu, vai tas ir kāds rituāls reizes 4 gados vai kā, bet par to partiju tur arī daudz vairāk, man liekas, ka nav ko teikt. Ja tā, man liekas, Bruna bija par centra partiju. Jā, tur. Un arī tie deputāti kandidāti, es nezinu, vai skolnieks ar profesiju, kur tur norāda skolnieks, vai es neapšaubu, varbūt tie skolnieki ir reāli ģēniji politikas zinībās un pašvaldību procesos, bet vai nav pāgaru skolniekam? Mēs te aicinājām uz vienām sarunām deputātu kandidātus, skolnieks nevarēja, jo viņam bija eksāmeni 12. klasē. Vai viņš ir lietpratējs pilsētas? Tur gan jā, gan nē. Tur dzīves pieredzes vēl nav. Bet, ja viņš grib uzreiz tagad iet politikā, nekur nebijis iepriekš, kādās darba attiecībās vai kā. Es domāju, labi, lai mācās, jo, pa lielam jau vislabākā pieredze jau ir esot iekšā procesos, vai ne? Nevis apgūstot teoriju un tā, jā. Bet esot iekšā, un tad, kad tu esi tajā domē, tu redzi, kā tas notiek, tu piedalies tajā visā, ja tu mācies, ja? Tad tie pirmie 4 gadi, viņi vienalga ir skola. Tā ir skola, jā. Jebkuram, arī pat ne skolniekam, arī tev vai man, jā, arī mēs no malas skatāmies, kā darbojas pašvaldības procesi, jā, bet no iekšas mēs nezinām. Tā ir vesela sistēma, jā. Jā, protams. Jā, un līdz ar to, principā, ja cilvēks ir pieaudzis, kāda starpība, vai to skolu viņš jau var iziet tur 40 gados vai 18, jā. Galvenais tests jau politiķim vai deputātam ir tas, vai viņš tam ir gatavs, vai viņš var dabūt vēlētājus. Ja šis te skolnieks, 12. klases skolnieks vai kā, var dabūt sev, ir tik harizmātisks vai kā savādāk, spēj pārliecināt pietiekami daudz citus par viņu balsot, tas jau vien ir rādītājs. Tā ir jauta, jā. Un deputāts, viņam, mēs ļoti ceram, ka viņi būs kompetentākie, bet tas ir sabiedrības spogulis arī. Tā kā tā darbs jau ir saklausīt tos, par viņu balsojuši. Tā kā, jā un nē šajā gadījumā. Es gribu pieminēt par to, tieši par to, kad, ko tu teici sākumā, ka pēdējā brīdī tie visi tie piedāvājumi nāk ārā un tā. Un tas ir saistīts arī bišķīt ar tādu psiholoģisku momentu, ja, jo visi zina, ja, gan politehnologi, gan reklāmijas un tā tālāk, kad cilvēks atcerās, tas atmiņas ilgtspēja ir ļoti īsa, ja? Jo notikumus ikdienā ir tik daudz, viss notiek beigā ātri, ja? Un šodien mēs parunājam par to, un rīt jau esam aizmirsuši, ja? Un parīt ir citas tēmas svarīgas, tāpēc arī tās kampaņas, es domāju, tieši tāda iemesla pēc viņi sāk pēdējā brīdī. Lai pa viņiem atcerētos, ja? Tas ir viens moments, un otrs ir, arī tās problēmas, kas mums Jelgavā ir, viņas ir samērā līdzīgas visiem, ko iedzīvotāji grib. Viņi tur grib tos pagalmus, grib vielas, grib tur, lai nav putekļi, lai nav gaisma lai ir. Jā, viņi grib ūdeni. Ūdeni grib, ceļu 6. līnija grib tīru. Jā. 5. arī grib. Jā, 5. arī grib. Tāpēc arī viņiem, es arī saprotu viņus. Baigi jau nav arī daudz ko piedāvāt. Iespējas tādas, kādas ir, tādas ir. Tāpat viņi arī, teiksim, ir ceļš jaunie saraksti. Viņi jau arī pat īsti nesaprot, kāda ir, teiksim, tā pašvaldības finansiālā situācija. Ja? Ko tu vari solīt, tu nezini, cik mums vispār ir naudas, ja? Tu pēc tam uzzini tikai pēc tam, mums ir tik daudz, nē, mums nav vispār, ja? Tādi tie momenti ir. Ja? Tāpēc es domāju, ka tas ar to saistīts viss vairāk ir. Es domāju, diezgan raiba jau ir tā situācija ar to, kā tie saraksti veidojušies. Parasti jau ir tādas, kur tur ir 1, 2 vai 3 tie aktīvisti, kas tur vilcēja, un tad ir lērums citu, kas ir pierunāti. Statisti, ja. Jā. Varbūt kāds aktīvāk piedalās, kāds mazāk tajā arī kaut kādā sagatavošanā, bet un kādam ir arī tās teltis jāuzslēj, kādam jāizdala lapiņas un tam līdzīgi. Katram tur sava loma.
Bet jā, tas man liekas, sarakstu veidošanas process jau ir diezgan raips starp tām partijām. Un ko tas pasaka par to tendenci viņu, kas viņu... Es no savas tās pieredzes, dzīves pieredzes vairāk uzskatu to, ka, ja ir partija, tam kolektīviņam ir jābūt, jāveidojās arī, ja ir skolnieks. Skolniekam ir jāstrādā uz to, lai kāds zinošāks vai augstākas, lielāks pieredzes cilvēks tiktu iekšā, un viņš to skolnieku var paņemt līdzi un izraut cauri, tā kā Saeimā, piemēram, Saeimas deputāta palīgs vai vēl. Tu izēji tiem slāņiem cauri, un tikai tad tu saproti, vai tu tur gribi vai negribi. Bet ar šito mums ir problēmas. Pats redzīja, jo mums ilgus gadus ir viena valdošā partija pilsētā, ja, un kādi skolnieki, kā viņi tur tiks? Kas viņus ņems? Ja? Mums nav jaunu. Es uzskatu, piemēram, galvenā partija viņa jau tur jaunos tikai izstāsta, ka negrib nekur laist. Ja? Lapiņas dalīt jau var. Lapiņas dalīt, ar to arī beidzās. Ja? Bet, teiksim, kaut kur vairāk piedalīties politiskos procesos un ieņemt vadošās amatus, arī tas pats ZZS. Nelaiž jau viņi jaunos cilvēkus iekšā. Pie teikšanas ir tie paši visi vecie, tā viņi arī tur rotē. Pareizi sakot, nerotē, bet dzīvo. Dzīvo. Nerotē, jā, tur tā lieta. Kas mums ir jauns parādījies? Labi, jauns partijas pirmā vietā ir, pa centra partiju. Jā, tas tā, tu teici, jau ir bijusi, ja? Tie divi kandidāti, Egle tēvs un dēls, jā, tur ir. Kustība par ir suverēnā vara apvienība jaunatvieši tie jauni, jaunā vienotība ir JKP. Bet pa JKP man ir diezgan tāds labs un patīkams brīnums, jo pēc viņu tās JKP izgājieniem Saeimā iepriekšējā un vēl tur man likās, ka tā partija jau ir čau, bet izrādās diezgan jaudīgi. Tur Štālkungs labi vēl kā ārā to partiju. Viņi diezgan jaudīgs, vismaz cik no tiem podkastiem var redzēt. Esmu parunājis privāti. Viņu, Jelgavai tādu cilvēku trūkst, manuprāt. Ja? Tiešām trūkst, ja? Jo var redzēt, ka cilvēks arī kaut ko saprot no lietām. Ja? Nav tā, ka tur tukša muldēšana kaut kāda ir reāls tēmas, ja? Ir reāls problēmas, ir arī, teiksim, risinājumi, ko viņš arī savās uzrunās arī uzreiz piedāvā. Ja? Tas ir baigi svarīgi, ja tā nav tukša muldēšana. Ir vairāk saraksti, kas startēja pagājušajās vēlēšanās un un šobrīd mēs redzam, tie saraksti, pilnīgi citi cilvēki, piemēram, JKP minētais, viņiem pagājušajās pietrūka 5 vai 6 balsis, laikam, lai dabūtu mandātu, kas būtu droši vien ļoti pamainījis visu to matemātiku pēc tam. Tur pietrūkst mata tiesa, ir pietrūkusi pagājušais, redzēsim, kā ar šādu, kas jau ir partijas spicē cilvēks, veiksies šoreiz. Tāpat arī, man liekas, progresīviem šoreiz, man liekas, neviens, vai varbūt ir kāds, vai viens kandidāts ir tas pats, kas pagājušajā sarakstā. Jā, viens cilvēks bija. Un tagad ir piesaistīts jau pat tāds augstāka kalibra cilvēks, tur Saeimas deputāti kandidē, esošā Rasnačs kundze. Tā kā tas sastāvs aug, es domāju, skatoties no pagājušajām vēlēšanām uz šīm. Es domāju, tiem progresīviem arī jādod iespēju, jo tur ir liela daļa jaunieši. Viņiem jau būs jādzīvo šeit nākotnē. Ja? Tas ir, principā, tā pilsēta jāturpina būvēt ir priekš viņiem un ar viņu pašu iesaisti. Ja? Jo, labi, man ir pāri 40, bet es jau drīz arī būšu vecs. Kāda man vairs tur būs tāda baigā teikšana? Kur te liksies? Paliks vecs. Jā. Tāpat kandidēšana jau arī tāpēc es domāju, ka viņiem ir vienkārši, viņiem ir tīri tāpēc, ka mums pašiem kā sabiedrībai ir jāaudzē. Ir jāaudzē jaunā politikāņu paudze. Ja? Mums tas ir jādara, jo savādāk, ja mēs to nedaram, mēs paliekam pie tiem pašiem vecajiem, un tad mēs brīnamies, ka mums nenotiek nekādas politiskās pārmaiņas pilsētā. Ja? Pēc, ka mēs paši neko nedaram. Mēs tos pašus progresīvos arī sakam, pa jaunu. Nedara šitādi. Nav pieredze vai vēl kaut ko. Pareizi, kad viņas nav, jo viņas nav bijis. Jo nav jau bijis iespēja viņas dabūt. To pieredzi uzkrāt kaut kādā veidā. Tāpēc mums ir tas cikls, ja, kad tie 4 gadi, ja tā ir pirmā tā skola, ja, un te kaut kādas rezultātus jau var prasīt un sagaidīt jau tā kā nākošajos 4 gados, ja, ka viņi ir apguvuši jau
to praksi saucamo. Ja? Virtuvi, jā. Nu, tad viņi var sākt reāli ķerties pie tiem saviem pirmajiem solījumiem, ja, ko viņi tur bija solījuši un tā tālāk. Ja? Bet pirmais ir skola, ja? Un viņi ir vajadzīgi, un tas ir jāsaprot. Jo nebūs jau neviens tāds politiķis tagad, tikko ievēlēts, ka viņš būs baigais zvaigzne. Nebūs tā, ja? Taču mēs visi zinām. Ir savs cikls, kas ir jāaiziet, un tad jau ir tā. Bet, domāju, ir vēl viena lieta, ko par pagājušajām vēlēšanām redzēt, to, ka kopumā mans viedoklis, ka sabiedrība ir kļuvusi aktīvāka. Mēs redzam daudz vairāk arī aktīvistus tādus sarakstos, gan tai pašā minētajā progresīvajos, tur ir no apkaimju biedrībām, ir tāpat ir Mūsējā Ilza. Jā, ir pārsarakstā no man labi pazīstamās Jelgavas attīstībai virkni cilvēku kandidē. Jā, tā kā, un man liekas, tieši šīs apkaimju biedrību veidošanās, tas ir arī viena no tādām sagatavojošajām fāzēm, kur cilvēkam saprast, kā ir vienoties ar citiem, ko tas nozīmē kaut ko dabūt gatavu un novadīt kādu pasākumu kopā ar pašvaldību īstenot. Tā kā tā ir, man liekas, ļoti pozitīva tendence, un kas man liek domāt, ka tas līdzsvars varētu pamainīties starp šiem politiskiem spēkiem pēc šīm vēlēšanām. Ja tās establishment partijas divas, kas mums ir ilgadīgi koalīcijā, ZZS un Nacionāla apvienība, tur es neredzu īpašas atšķirības gan kampaņā, gan savādāk no visiem pagājušiem gadiem. Man arī tādu īpašu stresu par to visu vēlēšanu pasākumu. Cilvēki ir kampaņojuši visus 4 gadus būtībā jau caur informācijas līdzekļiem, caur pasniedzot karotītes un uzrunas sakot. Katros svētkos, katros koncertos ir uzrunas. Tā ir tā arī būtiskā atšķirība. Varbūt mēs redzam, ka jaunās partijas pēdējā brīdī saformē tos sarakstus, beigās novienojās, kas tad būs un kas startēs, kādi varbūt jau dala jau mandātus, bet šīs partijas, kas jau ir ilgākas, viņiem ir 4 gadi bijuši. Tur ir cilvēki strādājuši dienā, citiem pat tas bez mazai galvenā lieta, ar ko nodarbojās, ir domā. Jau par nākošām vēlēšanām. Tiklīdz vēlēšanas beidzās, sākās vēl koalīcija jāsabīda. Tas ir nesaprot, to Nacionālās apvienības pozīciju. Kā bija pagājušajās vēlēšanās, ja? Reāli Nacionālajai apvienībai tika piedāvāts no opozīcijas partijām ieņemt mēra krēslu, Strodam konkrēti. Ja? Bet, atteicās. Pagaid, uz ko tad jūs ejiet? Tad jautājums ir, kam tādu stresu? Jā, pagaid, ja tu esi mērs, kā es saprotu, ja tu esi mērs, tad tev ir daudz plašākas iespējas realizēt savus solījumus vēlētājiem un tā tālāk, ja? Bet nekā, kad tu esi vietnieks, ja? Tev jau vairs nav jāiet kā priekšniekam pie kaut kā augstāk stāvoša, vai es drīkstu, vai nē, tu pats vari likt priekšlikumu galdā, un visdrīzāk, kad arī tavi priekšlikumi tiks atbalstīti, bet nē, tāpēc tas tāds arī interesants moments mums te Jelgavas politikā ir, kā tad tā mums ir sanācis, kad man liekas, nacionālajiem spēkiem tur jau tā ir tāda laulība, kur ir neizbēgama ar ZZS, jo kā savādāk viņi var veidot koalīciju, tad būs kāda, kas ir aiz sarkanajām līnijām. Es domāju, tur vienkārši sanāks, ka tur nav ar ko citu apprecēties. Jā, bet tur vēl ir kāda vienīga ar ZZS, viņi ļoti dabiski partneri. Viņam tā līnija bija saskaņa visu laiku. Nacionāli, bet tā saskaņa arī, labi, oficiāli viņa nekad nav tajā koalīcijā iekšā, bet, ja tā teiksim, praktiski jau ir, jā. Tā kā tā līnija, kaut kāda deputāta tā kā apsekt ar sedziņu, tā kā ir, tā apsekt un tajā brīdī. Te jau var pavērojot pa sarakstu, piemēram, saskaņas sarakstu un teiksim, Latvija pirmā vietā, tur, ir uzvārdi, zinām, cilvēki, kuri tur tā kā, ir ļoti labi pazīstami un nākuši no konkrētas vidas un politikas. Bet, man personīgi pašvaldību vēlēšanās ir tā problēma, kad gandrīz katrā sarakstā ir labi, spēcīgi cilvēki, bet man kā
kā pilsonim, jo es jau to skatos nevis tikai uz Latviju, uz to pilsētu, bet kā uz Latviju kopumā, pa partiju darbību kopumā, man pa dažām partijām sirdsapziņa neļauj. Kaut gan tur ir normāli cilvēki iekšā, kur tā kā man ir pašam priekš sevis tur jāpārkāp pāri kaut kādiem saviem principiem, lai savu balsi izdomāt, atdot pa kādu, kur, jo es jau pilnīgi labi saprotu, ka pilsētā par šleseristiem runā tagad, ne? Par šleseristiem runā tagad, ne? Nē, es runāju, piemēram, par valdībā esošām partijām, kurām kuras ir pozīcijā, bet, pa dažām man sirdsapziņa neļauj nobalsot, bet kaut kam te ir ļoti sakarīgi cilvēki šīs partijās, bet kā lai dabūtu to iekšējo balansu, kad tu pilsētā nobalso, bet tas, tas man ir grūts jautājums. Es saprotu, tev ir citas skatījums, par ko tu balsotu nacionālajā līmenī, pret to, ko tu būtu gatavs balsot vietējā. Tas, man liekas, arī ir tā specifika, kad tas personālijas jau ir lielā mērā tas, kas nosaka par ko, pašvaldību līmenī. Jo arī te jau ir lielākoties risinājums tāds saimnieciskie jautājumi, kur varbūt vai tu esi sarkanāks vai zilāks vai zaļāks, tam ir tāda sekundārāka varbūt nozīme, vai tas ir cilvēks, ir kaut kāds, vai tu zini, ka tas cilvēks pārstāv konkrētas vērtības un tās sakrīt ar tavējām. Tas jau ir tas, kas aizvelk par to cilvēku nobalsot. Man ir tā specifiski, jo manā pamatdarbošanās ir tāda vairāk valstiska līmeņa darbošanās, kur ir jau ir tur ministrija un tādos līmeņos. Ar te pašvaldībā es dzīvoju, tā entuziasma vadīti, mēs te piederību savu apkaimes tur uzturam. Un man pašam personīgi ir jāraujās divos tādos līmeņos, lai zinu, ka tur augšā tur man tie nepatīk un nevar vienoties, šeit jau ir cits atkal. Bet labi, to es tikšu galā ar to, ar savām iekšējām sajūtām. Tā lielā politika, viņi ir bišķi savādāk nekā pašvaldību līmenī. Jo vieglāk būtu pilsēta vai pašvaldībās būtu, ja ir tāds kaut kāds vietējais saraksts, tāds ar vietējiem aktīvistiem, kuri, bet laikam tāds nevar šobrīd. Zini, kas būtu vieglāk? Tagad jau ir grūtāk, tas slieksnis ir pacelts, jā. Tā jau ir diezgan daudz partiju, gan Siguldas pusē, kur vietēja un tam līdzīgi. Manuprāt, vieglāk būtu tād, ja precīzi sakot, ka bija mums tāds prezidents Levits. Viņš kad sāka savu prezidentūru, viens no pirmajiem likuma projektiem, ko viņš mēģināja dabūt cauri, viņš gribēja, lai pašvaldību vēlēšanās, kas ir var kandidēt jebkurš pašvaldības iedzīvotājs. Viņam kā privātpersona, viņam nav jāstājas nekādā sarakstā, vai jāiet pie tiem vai pie šitiem. Viņš, piemēram, Tur nebūs baigais bardaks. Tas saraksta ideja jau ir tāda, lai bišķi to tirgu savas. Jā, bet redzi, kā mums ir Latvijā tā, ka, mums Jelgavā ir tirgus savešana kārtība aktuāla tēmā. Bet es metaforiski laikam vairāk izteicos. Labi, es gribēju pateikt. Uz Jāņiem būšot. Labi, jā. Man gan personīgi liekas, ka šī iniciatīva bija ļoti laba. Jo tajā brīdī es prognozēju, ka varētu uzrasties ļoti daudz sakarīgu cilvēku, kas būtu gatavi iet politikā, bet viņi neiet vienu iemeslu dēļ, ka viņi negrib kaut kā savu reputāciju saistīt ar vienu vai otru sarakstu kaut kādā formā. Tas nekas, ka tu neesi tajā partijā, bet tu esi kandidējis no viņiem. Un tad tev ir teorētiski, ka to visu dzīvi varētu pārmest. Jā. Tu taču biji ar šitiem. Un viss. Līdz ar to mēs... Bet vai mums vēlētājs tik ļoti uztraucās par to vēsturi? Mums tur ir kandidāti, kas ir bijuši gan tur Latvijas ceļi, gan pēc tam tur pirmā partija, gan reģiona apvienība, gan vienotība. Man liekas, tur ir tādi tie... un nevēlētājs... Bet vēsturiski jau ir bijis, ka tur, kur te nesen arī Latvijas televīzija rādīja vecās filmas, tā pie bagātās kundzes. 49 saraksti bija. Kur tur atšauties, lai tu visu tur saprastu? Un tā viens ar otru tur plosījās. Kamēr Ulmans ievies kārtību. Tur, 49 saraksts, tas jau bija briesmīgi. Jā. Kā tur vispār
Vienīgais labums no vēlēšanām ir visiem šiem stabiem, kur reklāmas karina un drukātajiem, avīžu drukātājiem. Tas jā. Noteikti. Sezona, tā ir sezona, jā. Pēc analoģijas, kāpēc Eiropa skaitās tik vāja ģeopolitiski, ja tu gribi runāt ar Ameriku, tu ej pie Trumpa, ja ar Krieviju, tad pie Putina, pie kā te jārunā ar Eiropu. Uz Eiropas neviena nav īsti, jā, tad kaut kā arī tas tirgus varbūt. Bet nav jau arī tik slikta. Eiropa jau pasaulē tāpat ir viens no lielākajiem tirgiem, ja ne pats lielākais. Ja? Ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, ja? Un tas modelis strādā. Ja? Tur nav viņš lēni strādā. Tā Eiropā tik lēni, kad es nezinu. Tas vienkārši ir apbrīnojami. Ja tās dāmas, kuras kā mēs iestājāmies Eiropas parlamentā, kuras tur mums dāmas visu laiku tur kandidē un tiek iekšā. Ja vienīgo, ko viņas ir panākuši, lai mobilam telefonam vienādi štekerīši būtu, pa šiem gadiem, tur tik lēnām tā mašīna ir. Mums nav jaudīgu, tur es domāju, nav jaudīgu cilvēku Eiropas parlamentā, bet, varbūt, tagad ir Reinis ticis no Twitter.com vai, redzēs, kā viņam beigsies. Varbūt tas labi, Bet, mēs jau tepat viena daļa no Eiropas esam, un mēs esam vienā tirgū ar Eiropu, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi arī tepat Jelgavā, jo tās investīcijas piesaistīt, kā mēs varam konkurēt gan ar dalības valstīm, gan ar citām. Tas tirgus ir globāls, un vai mēs varam piesaistīt šīs investīcijas, mākam to darīt. Tas ir tas, ko es arī gribētu redzēt, no kura tad kandidāti to spēja šajā līmenī operēt. Jo tā demografiskā tendence gan Eiropā kopumā, gan mums te Jelgavā, gan Latvijā ir vienā virzienā uz leju. Tad demogrāfija lielā mērā ir pakārtot ar ekonomiku. Viena partija savā programmā solīja uzlabosim demogrāfiju. Kā? Personīgi. Tur nesaka, tur ir uzlabots. Kā nestāst? Es neesmu bijis uz debatēm, tur jautājumu. Kā jums vispār liekas šī te vēlēšana kampaņa no partiju puses? Man liekas, ka bišķi pa īsu. Labi, tur ir kaut kāds, kas izpeld, man arī, piemēram, katram mums ir savs sociālo tīklu burbulīts, kurā tur, bet lai es te baigi justu, kad te tuvojas vēlēšanas. Es domāju, vēsturiski arī paskatoties, ir bijušas pāris reizes, kad ir bijuši tādi virpuļi pirms vēlēšanām, ja pastāst kaut kā 2009. gada vēlēšanas, kad šī te, laikam, pirmā partija meta Tāņa Liepiņa galvgalī izaicinājumu, un tur gāja. Tur gāja vaļā, kā mīlā un karā, bez visi paņēmieni ir pieņemami. Tas bija, mēs te neesam ne tuvu tam, jūs visi noteikti diezgan mierīgi. Okay, ir sociālos tīklos ir kaut kāda, ir aktīvāki, kādi varbūt podcastotāji, varbūt kādi videotāji, kas arī ir, kas ir ļoti strādā mūsdienās, kas ir pamainījies. Tad ir nesenāk, laikam, 17. gada vēlēšanās bija, kur vienotība tad apņēmās, mēs izaicinājumu pēc ilgas būšanas kopā ar ZZS, tādu šo te izaicinājumu cimdu mest priekšā, tas beidzās ar to, kad dabūja, laikam, viena tikai mandāta beigās, un nonāca opozīcijā Rublikungs pēc ilgas būšanas vienā laivā, un tur joprojām tad arī ARE. Bet kopš šīs salīdzinot ar tām divām reizēm, šīs diezgan mierīgas, tas priekšvēlēšana laiks. Ļoti mierīgas, tās kampaņas ir tādas, klusas. Jā. Bet man personīgi nepārāk patīk tas, ka viņas tik klusas, jo tas, manuprāt, īsti neraisa baigo interesi cilvēkos par politiku. Bet to vajadzētu, tāpēc es domāju, ar agresīvākām kampaņām tā interese un dalība vēlēšanās varētu būt lielāka, daudz lielāka. Šitās mierīgās, viņas brīžiem pat liekas, ka, teiksim, ja paskatās uz valdošām partijām, ka iepriekš minētajām ZZS un nacionāļiem, ka viņi ir tik pārliecināti, ka viņi tiks iekšā, ka viņiem varbūt pat nemaz nevajag nekādas kampaņas. Jā, tas man arī izbrīna tādu, tu ej un skaidro savus tur kaut kādus lēmumus, bet viņi skaidro tad kaut kādam izredzēto lokam,
kaut kādos izredzētos pasākumos, kur plašā diskusija nav iespējama, tad turpat, nezinu, kaut kas tas te fokusņiks rāda kaut ko picu pacep, ja tur krastmalām, tur tajā upes malā, un tas arī viss. Un man, jāsaka, godīgi, es iepriekšējās vēlēšanas esmu atbalstījis Nacionālo partiju un tā, bet tas bija iepriekšējās, bija pēdējās mans atbalsts šim politiskam spēkam. Un ļoti žēl no manas puses ir tas, ka tajā sarakstā jau ir sakarīgi čaļi apakšā. Tie divi pirmie, cerams, ka ir, jo mēs arī neesam redzējuši īstenībā, ir vai nav. Mēs gribam domāt, ka ir, jo es nedomāju, ka Nacionālajā partijā visi būtu baigi sliktie, ja? Bet redzējis es Jelgavā konkrēti neesmu. Ja? Ir Strots un Šleigelmīgs, kas jau vairākas dekādas, ja nemaldos, viņi tur sēž. Ja vajadzētu novērtēt, es domāju, ka ar nulli. Ja? Reāli ar nulli. Ja? Man personīgi sāpīga tēma tautsaimniecības, viss šis novirziens, par ko atbild šī partija, ņemot vērā pagājušā gada plūdus, kur man māja aplūda. Zaudējumi virs 30,000 man izmaksāja viss prieks, bet cēlons jau tam visam ir tas, ka gan grāvi nav sakārtoti, gadu 10 droši vien nekas tur nav darīts. Sūkņu stacijas nobrūk, nestrādā un tam līdzīgi. Un, ja painteresējas, kas ir noticies pa gadu, gandrīz jau gadu. Tas ir tieši tas, ko sabiedrība Jelgavā par ko visu laiku čīkst. Labi, ne čīkst, bet pieprasa, sakārtojiet, beidzot mums tur tos grāvis, tās ielas, ja? Tās ir tās pamatvajadzības, ja? Kas atbilst Eiropas Savienības mūsdienu dzīves līmenim. Mums bija šeit civilās aizsardzības inženieris Mareks arī uz vienu sarunu. Viņš par tiem plūdiem arī stāstīja. Tad, kad tev izstāsta Spečuks, kā bija, ka tur ja pilsētā ir 50 milimetri, ja, tad mums bija cik tur 300, 400 tie štruntiņi nolīja. Skaidrs, ka tu nevari to visu savākt, bet ir plūdi, aplūdīs, bet komunicē ar cilvēkiem, izstāst. Tur vienā mājā, kura bija tā daudzstāvu pie poliklīnikas, kur tur 2 nedēļas ūdens, izrādās, tur nemaz nevarēja pieslēgt, jo tur ir vecā savienojuma, kur tur, ja pieslēgt, tur viss notirinātos. Skaidrs, bet nav komunikācija. Tādā brīdī pat, tev ir māja, tev ir tur aplūds, nāk pilsēta palīgā, tur ir, tur ir kaut kāds ārkārtas izdevums vēl tur, kaut ko nāk komunicē palīdz, bet tur bija klusums. Manā skatījumā ir, bija gadījums, tas bija off the charts, tas bija 200 mm diennaktī, tas ir 3 mēnešu norma, tas ir daudz, bet tas, ko es redzu, jau pie mazākām lietavām, tā robeža nav tik tā, nevajag jau tik daudz, lai tas atkārtotos. Un tad, ja es apjautājos, kas tad ir noticies, vai tas kolektors, kas noklājās, jo viņam sūknis, jo viņam elektrības pieslēgums blakus mājas pagrabā, un tas aplūda, un nav sataisīts pa gadu. Vai kā tiek sūkņi uzturēt? Vai budžets ir palielināts pret pagājušo gadu, jo es dzirdu no inženieriem, ka tur visus puņķiem turās. Nav. Bet, tā lielākā problēma bija ne jau tas, ka lija tie milimetri, ja, tur tik daudz, bet tā lielākā problēma bija tāda, ka tas ūdens negāja projām. Viņš salīja un viņš tur stāvēja. Ja? Viņam nebija kur aizplūst, jo nebija uztaisīta tā sistēma. Ja? Attiecībā par sistēmu es pievērstu uzmanību. Baigi forši ir Spānijā šitās lietiņas ir atrastas. Tur arī diezgan bieži līst un ūdens sistēma diezgan primitīva novadīšanas. Ja? Ir saliktas kaut kādā slīpumā tās rennes, ja? un pa visu pilsētu tur ir izreikināts. Bez nekādiem high-techiem, bez nekādiem dziļiem raksturiem. Jā, tā kā kādreiz sen eģiptieši taisīja irigāciju no Nīlas jau arī ar parastām trubām. Un tas ūdens vienkārši smuki notika un pašā galā ir baigi resnā truba, kur viss savācās kopā un viņš iebliežās iekšā tur okeānā. Es domāju, varbūt mēs nekā inženieri, neesam inženieri neviens un risinājums mums nav jāpiedāvā, bet jautājumā redzēt, es uzskatu, ka tur tā komunikācija arī ir vajadzīga. Ja cilvēkam izskaidro kaut kā, rekur darbojumu, reāli jau tie puikas ir strādājuši. Nav jau tā, ka tur
Bet te politiķi parādījās pēc 3 dienām apmēram, ja vispār neviena nebija. Neviena, ja bija klusums, ne kaut kādas sociālos tīklos, kādas ziņas paziņojumi, ne kaut kur par radio vai pat, nē. Pēc tam, pēc 3 dienām izlīdas trots. Bet šie te gadījumi, arī vēlēšanu tūms parāda ļoti foršus tādus momentus, priekš kam mocīties, ja Jelgavas ūdens šefam ir supertanks, džips, ar kuru var izbraukt. Pirmais, kur aplūda Jelgavas ūdens teritoriju, riktīgi, tur čaļi ar laivām laida garām. Viņam ir džips. Tas ir kaut kas cits. Viņi jau viņi neatbild par lietas ūdeni, tur jau pilsētas saimniecība, bet viņi ir sasaistīti. Mums par sadzīves kanalizāciju no augstākām vietām ūdens, tā kā tā daļa ietekmēja arī šo. Mums jau var neinteresēt tas, ka viņi tur viens uz otru, it kā viena saimniecība, bet viens uz otru bakst ar pirkstiem. Ai, tas nav man, ai, tas ir šitam, tas saka, tas vispār tam. Es nesaku, ka tā ir, bet politiski lēmumi, manuprāt, nav pieņemti pēc tā visa. Tas ir tas, ko es redzu, un tas ir secinājums, ko es varu paņemt no tā visā. Arī viena partija savā programmā rakstīja, ieguldīsim 11 miljonus ūdens tajā noteikā aizvadīšanas sistēmā. Labi, kur viņi dabūs to? No cīm ir tie miljoni, ja viņi ir. To mēs atkal nezinām, jo mums atkal nav īsti tās atklātības pašvaldībā. Kāda mums tā finanses situācija ir? Labi, mēs redzam, katru gadu tur mums budžets būs šitāds, būs tik daudz tur, tik daudz šitā. Bet tāpēc mums jāiet vēlēt, lai mums būtu pazīst, cilvēku nobalsoja, viņš ir iekšā, pajautāja, kas tad notiekās? Klausies, draugs, kas notiekās? Tieši tā, un tāpēc tieši tā. Ir jāiet vēlēt obligāti. Tas tāds demokrātijas pienākums. Viņš nav rakstīts nekur likumā, bet viņš ir. Es pat domāju, ka vajadzētu ar likumu noteikt. Varbūt pat vajadzētu kādu laiku, un viss. Savādāk nedrīkst arī. Tad mēs nedrīkstam tādu vienalcību. Pienākumam jābūt. Tu nevari, labi, varbūt nav laba doma. Tas, ko mēs tad dabūsim, tāpat kā aptaujās, kur obligāti tev ir jāatbild, tad katrs muļķības, varbūt, kuram īstenībā negribās sarakstu, un tad to mēs arī dabūsim no pārstāvjiem, ja būs obligāti. Tāpēc tas mans viedoklis, bet Nē, vēl arī, protams, var mēģināt, tur izglītot sabiedrību par visām šitām lietiņām, tas ar mums nenotiek. Kāds jums ir prognozes, ar vēlētāju aktivitāti, salīdzinot ar iepriekšējo? Būs vairāk, nebūs? Prognozes nav, ir cerības. Ir cerības, ka būs, Ir cerības, ka laikapstākļi. Tas ir laikapstākļi. Nē, man liekas, ka tas, kad ir vairāk šie aktīvisti iesaistījušies, tas ir vairāk uz sarakstos, vairāk arī sarakstu, tas varētu pacelt nedaudz augšu. Tā, ka radikāli varētu būt augstāka, nezinu kāpēc, neredzu tādas īpašas iemesls. Ir arī vairāk cerības, man liekas, uz pārmaiņām, kas arī varbūt kādus samotivē atnākt, jo tā balsī būs nozīme. Tā kā, es domāju, ka būs augstāka, varbūt līdz 32, varbūt vairāk uzkāps, nezinu. Pa procentiem es negribēšu prognozēt, cik būs, bet es arī ceru, ka būs augstāka šogad, jo ir jau kaut kādi tie pagrieziena momenti notikuši, kuru dēļ pēc definīcijas būtu jāmainās kaut kam. Tie paši plūdi. Tas bija pagrieziena moments. Šāda situācija. Un parasti pēc šādām situācijām pasaules vēsturē arī tā ģeopolitiski skatoties, kaut kas vienmēr mainās. Pārsteidzošs klusums pēc tā. 13 miljonu zaudējumu. Tas bija milzīgi. Tie bija milzīgi zaudējumi. Labi, tur teica mums tur apdrošinātāji, bet vienalga, tie bija zaudējumi. Viņi bija. Zaudējumi, bet tas bija process, kurš parādīja, ka iepriekš jau tur kārtoja tās visas lietas. Tur cik Eiropas tie projekti tur negāja cauri, taisīja, kārtoja, remontēja un visu kaut kā, un tev rekur atnāca un parādīja, ka vienā naktī viss ir beidzies. Nekas īstenībā nav izdarīts. Tā arī sanāk. Runāsim skarbi. Nekas nav izdarīts, lai šāda situācija nebūtu. Kaut kad tagad būs, kaut kad tagad darīs, kaut kad tagad sāksies. Varbūt. Bet to vajadzēja jau sen, jo mums tagad atkal ir sākusies vasara. Un ja šovasar atkal,
Nu, es reāli esmu stresā. Man apdrošināšana vairs neko neseks. Šoreiz 5 gadi mēs tagad lūdzos Dievam kaut nebūtu. Jā, bet to taču varēja sen, mēs taču varējām necelt tur kaut kādu tur. Bet to neredz. Tur kolektori, kas ir zem zemes, to vēlētājs neredz, soliņu redz. Tie jau ir tie galvenie, kāpēc mēs jau ir tā visa saimniecība, ko neviens neredz, tur arī. Un tas īstenībā ir tas pats galvenais, ja, tad viņi varētu nosaukt par demokrātijas pretrunu, ja? Tā ir tāda varas vertikāļu kaut kāds PR moments, ja? Ka netiek darīts nekas tāds noderīgs, bet tiek vairāk fokusēts uz to, lai tas būtu pamanāmāks. Ja? Tas jau ir daudz, ko prasīt no politiķa, lai viņš nedomātu par savām nākamām vēlēšanām. Bet tāpēc man liekas, ka tieši tā, kad ir tā sabiedrība aktīva, kas tomēr tur rokas puls, ir apkaimnes sabiedrības, kas saprot arī, sako līdzi, kas notiek katrā šajā apkaimē, vai tiešām tiek risināts un uztur to jautājumu dienas kārtībā. Man liekas, tā ir tā atslēga, lai tie politiķi tiešām arī tur ir jātur pulss, jo mēs to nedarām. Mans tāds uzskats ir, ka gatavošanās nākamām vēlēšanām sākās, kad ir 7. ar 8. datumu sākās gatavošanās nākamām vēlēšanām. Es tā kā gribētu, par cik te parādās jau tās apkaimju biedrības jau salīdzinoši kuplā skaitā, tomēr organizēt to iedzīvotāju padomu, kuras vairāk vai mazāk arī uztur to spriedzīti deputātiem, arī savstarpēji jau vienojās par kaut kādiem jautājumiem, kurus nes lēmējiem, un tad arī es domāju, ka var arī būt skolnieki. Ja viņiem apnāk kompetenti čaļi no vietām, konkrētām vietām, kur viņi dzīvo, es domāju, tas varētu būt tāds nosaukums, ka sabiedrībai ir jāiet bišķīt palīgā tiem politiķiem, lai lietas virzītos priekšu. Tam dialogam ir jābūt. Dialogam ir jābūt obligāti. Tev ir viņi gribēja pie tevis droši vien mums to ūdeni iet pakaļ. Tev bija mājā daudz. Man bija ar ko dalīties, jā. Tā mums pie tevis sūtīja pakaļ. Spaini un droši, jā. Jo īstenībā, ja mēs vēl paņemam Latvijas vēsturē, mēs taču bijām Padomju Savienībā pareizi. Bija tāds netikums. Bija. Padomju Savienība sāka brukt arī ar vienu tādu momentu, kas saucas glasnost, un tā ir atklātība. Ja? Un tas arī tāds baigi svarīgais, man liekas, politikā ir moments, tā atklātība, kuras pagaidām mūsu pašvaldībā īsti nav, jo, kā iepriekš jau runājām, mēs nezinām, kāda mums ir tā situācija, nezinām, kas notiks tālāk, ko darīsim, kādi plāni, kāda ir tā lielā ideja, to mēs nezinām, vai tāda vispār ir. Nav jau, es neesmu. Nē, patiesībā, kā pilsētsaimniecības mājaslapā informācija kļūst daudz vairāk. Un tu lasi, un tu saproti, tur skaidri ir pašvaldība pasaka, pilsētsaimniecība pasaka, mums tur grāvi bēdīgā stāvoklī, aizveļas, slikti uzturēt. Labi, bet tālāk, tad, kad notiekās, tad tāpēc tā atbildība jau ir ne tikai iestādēm, bet arī politiski. Vai te politiķi dzird šo, kad arī iestādes saka, ir slikti, būs kaut kas, varbūt nesaka to publiski, bet ir jāpieņem, šeit budžeta jautājums jau pieņem politiķi. Es pagājušo nedēļu biju uz vienām debatēm arī Zemgales Lietas halē, un tur arī pacēlās jautājums par tiem putekļiem, kas ir uz ielām cilvēkiem. Tur arī sākās gudras runas, ka tur vajag mums tur analīzes, kaut kādas veikt, pētījumus veikt, vai kas tie pa putekļiem, cik un kā. Es Džekiem saku... Strots droši vien to teica. Nesaukšu. Es saku Džekiem, pagaidiet, tās analīzes mēs varam rīt atbrauciet pie manīm uz Vangaļu ceļa, pie manīm uz Palodzes var ar pirkstu nobraukt un ielikt mēģinē analīzi, un viņa ir. Viss, tur nevajag neko demagoģēt, tur nevajag neko baigi organizēt. Atbrauciet, apskatiet, un viss ir uzreiz. Un tas ne tikai pie manīm, tas ir visur, kur ir grantētie ceļi. Kaut kā tā pieeja tāda. Šīs pozitīvās notas mēs varētu šīs dienas sarunu pabeigt. Es domāju, kad pēc vēlēšanām varbūt šādā pat kompānijā mēs varētu satikties un pāanalizēt, kas ir sanācis, ja jums nekas nav pretī. Varam, jā.
mēs varam neoficiāli likt likumus, ja, tad kā būs, un tad, lai varam salīdzināt. Jā, uz naudiņu. Nu, jā, nē, uz naudiņu. Nu kā, nu, katrā gadījumā, jā, nu, ir ļoti labi, paldies, ka uzaicināji. Jā. Mums jau galvenais, kas ir iekustināt cilvēkus, lai iet, atdot savu balsi, izvēlēties, no kā ir. Nu, viss ir, jo vairāk aizies, jo būs jautrāk. Jā. Būs jautrāk. Jāiet ir obligāti, jo tas arī, nu, ir tā, ka Latvijai vēsturiski ir tā, ka katrai paaudzei ir kaut kāds lielais darbs. Nu, ir kaut kāds lielais darbs jāizdara, ja? Nu, katrai paaudzei. Ja? Mana vecāku paaudzei, iepriekšējā paaudzei, viņi atguva Latvijas neatkarību. Nu, tā bija. Ja, tā bija. Nu, tagad ir mūsu kārta. Ja. Kāds būs mūsu lielais darbs? To visu sačakarēt, ignorējot procesus un neliekoties par viņiem nezinis, vai tomēr iedziļināties un virzīt Jelgavu, Latviju citā līmenī un vairāk uz to Eiropu, protams. Ja. Nevis atpakaļ uz kaut kādu, kā saka, autoritārismu, bet vairāk uz demokrātiju, uz Eiropu. Ja? Un tas, es domāju, tas mūsu. Ja? Un neviens cits to nedarīs. Ja? Neviens cits. Jā. Nu, pašiem ir jāiet, jāpieslēdzās, jāiesaistās, jādiskutē, jāiet uz vēlēšanām. Nu, to es arī novēlu visiem. Ejam uz vēlēšanām. Obligātajiem. Obligāti. Obligāti. Jā. Paldies režisoram par izturību.